Latvijas likumdošanas nacionālā īpatnība ir tā, ka tā bieži tiek grozīta. Kā konstatēt, kas tieši ir izmainījies, piemēram, jaunajā redakcijā, salīdzinot ar iepriekšējo? Jāatzīmē, ka pēdējā laika pielietotā prakse, ka vienā grozījuma dokumentā iekļautie grozījumi stājas spēkā dažādos laikos, vēl vairāk sarežģīja šo lietu. Piemēram, pēc aplūkosim likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūk, mums ir grozījumi, kas ir pieņemti 2008. gada 14. novembrī. Tie stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī, bet tātad mēs redzam, ka daļa pantu stājas spēkā tikai 11. gada 1. jūlijā un 8. panta 2. prima daļa stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Tālāk apskatīsimies, kā tas, vai ir kāds rīks, kas mums palīdz orientēties šādā situācijā un parādīt uzskatām, kas kurā vietā ir izmainījies. Tāpēc apskatām konsolidēto dokumentu, un mums ir divas iespējas. Vai nu skatīt pēdējās izmaiņas dokumentā, vai salīdzināt citas redakcijas. Izmantosim otru iespēju tamdēļ, lai redzētu, kas ir izmainījies 2012. gadā, ja redzam, ka šeit jau ir pieņemti divi grozījumi. Nu, tā tad aktivēsim šo te iespēju. Tagad izvēlēsimies redakcijas, tātad pirms aktuālo, un tad gada sākuma redakciju. Un veicam salīdzināšanu. Tad šeit mēs redzam, ko mēs salīdzinām. Labi, apakšējās tur mums ir navigācijas pultiņas, ar kurām mēs uzreiz tiekam klāt pie izmaiņām. Tad mēs redzam, ka 9. pantā ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi mums ir nākts klāt papildinājums, tātad, kas ir iekrāsots zaļā krāsā. Ejam tālāk, paskatāmies, ka mums te vēl ir vairākas izmaiņas. Savukārt, to, kas ir izslēgts jaunajā redakcijā, salīdzinot ar iepriekšējo, tas ir iekrāsots sarkanā krāsā un nosvītrots. Un mēs varam pārvietoties ne tikai tekstā uz priekšu, bet arī varam pārvietoties atpakaļ uz iepriekšējām izmaiņām. Tātad līdz ar to mums ir iespēja redzēt ne tikai, kurā vietā tekstā ir izmaiņas, bet arī kādas tās ir. Šis te paņēmiens ir spēkā ne tikai likumiem, bet arī citiem naisā uzglabātajiem tiesību aktiem. Ceru, ka tas mums būs noderīgs, un paldies par uzmanību.